Liels prieks īstenībā, jo man liekas, ka šogad kādi 8 vai 9 pārnāca no strītu uz semi-pro klasi, tā kā attīstība ir pamatīga Latvijā driftā. Par to liels prieks mums. Jā, teiksim tā trepe strādā, un ir arī mums vienmēr piloti, kas no semi-pro līdz pro arī tiek. Protams, jā. Un citi beidz savas gaitas pro klasē, un tad mums nāk atkal jauni, un ļoti labi. Un arī strītā mums katru gadu ir vesela čupoja, vesels lērums ar jauniem pilotiem. Viņi nerunā, Daugavpils sacensībās 82 braucēji bija, ja nemaldos. Oho! Strīt klasē. Nu labi, pastīsimies, kā bijušiem strīt pilotam Emīlam Tīsiņam izdosies pret Artiju Kanisto. Tīsiņš ar nedaudz ārpus trases pirmajā pagriezienā. Tagad jau uzsāka labāku trajektoriju. Kanisto pagaidām nespēja tikt līdzi. Distance ir pāris automašīnu korpusu. Tīsiņš labi pārējo malu, nevar būt perfektā leņķī, bet jebkurā gadījumā labi šauj cauri trasei un labi nofinšē nedaudz pēc riepām, bet tas viņam neko nebojā un ir finišā. Nu, kārtīgs gāzējs mums Emīls Tīsiņš izskatās. Kā izrādās. Nē, viss forši, jā, Tīsiņš tiešām labi aizvadīja savu braucienu. Skatāmies vēlreiz, kā Kanisto seko. Tā kā mazliet pa vēlu iemetās igauņu braucējs, man tā vismaz izskatījās, bet jā, dūmiem kūpot, mēģina noķert Emīlu. Šajā līkumā garajā, protams, Tīsiņš mazliet atraujās no Kanisto, bet uz beigām Kanisto mēģina pietuvoties īsti nesenāk, jā, kādas, arī lielais autobusu ielien pa vidu iekšā viņiem, jā. Vajadzēja braukt tuvāk. Jā, Tīsiņam neliela varbūt kļūda iemetienu brīdī, viņš tur ārpus trases ar vienu riteni, bet, kā jau teicu, tas nav kritiski, tas nav labi, 100%, bet tas nav arī kritiski, un ļoti skaisti izzīmē šo ārējo zonu, šo garo. Teiksim tā, ielejas pusē, tad atkal pa kalniņu augšā un trāpa arī šeit par riepām. Tā kā ir kaut kādas lietas, pie kā varbūt nedaudz piesieties, bet jā, kopumā veiksmīgs tas vadošais brauciens un Artija Kanisto, tagad kārtīgi būs jāpacenšās, lai sastādītu konkurenci Tīsiņam. Un Tīsiņam, jā, viens ir braukt priekš, bet pavisam kaut kas cits sekojot. Jā, un Tīsiņam ir jābrauc pēc iespējas tuvāk Kanisto gan īsti tas neizdevās, bet tūlītās redzēsim, kā Emīlam veiksies. Var piesakot Emīlam Tīsiņam sociālos tīklos, kur uzrakstīs, kā viņu var atrast. Pavisam vienkārši vārds, apakšsvītra uzvārds. Tāds šeit mums ir Emīlam Tīsiņam. Artija Kanisto gan jau arī, ja gribat piesakot, noteikti varat atrast. Noteikti, jā. Sekojiet visiem, jā, kam vien var sekojiet. Varbūt tos kāds arī jums atsakos beigās. Aiziet, otrais brauciens Kanisto pa priekš. Tīsiņš viņam seko, un iemetiens arī diezgan pavēl šoreiz no Kanisto puses. Tīsiņš ļoti tuvu jau pirmajos metros, tagad jāmēģina smuki pārmesties, tās arī viņam izdodas, un mēģina presēt viņš savu igaunu kolēģi, jau ielien durvīs šajā garajā pagriezienā, un vēl viens pārmetiens vai izdosies, jā, Tīsiņš tur ar korekcijām sekojot, bet viņš tik tuvu pārmet un tik tuvu nofinšē, wow! Ka strīts kaut ko dod tomēr, jā, jo pēdējā laikā arī strītā ir novērojami tādi super tuvu tandēmu braucieni, jā, ko reti, kad mēs tā baigi redzam arī šajā trasē, protams, ka jā, ka visi brauc tuvu, bet lielajās trasēs, tur, kur lielāks ātrums, tur īsti nesanāk pietuvoties šīm te ātrajām mašīnām vienai otrai, protams, kad ir kad pietuvojās, jā, bet strītā katrs tandēmu brauciens ir tāds, kad, uz centimetriem atstarpīti, jā, un ļoti labi nosakoja Emīls Tīsiņš. Un skatīsimies, gaidīsim, protams, ko tiesneši izdomās. Jā, tad mēs pēc mirkļa redzēsim tūlītās no augšas arī to Tīsiņu nelielo korekciju. Tas bija šeit viena neliela, te vēl nedaudz. Bet dēļ bremzītes, jā. Jā, tas ir mēģinot, kā vienmēr ir, vai tu brauc tuvu un tā kā nosacīt tuvu un taisni vai tālu un skaisti bija šis teiciens sekojot. Bet Tīsiņš taisni nebija, bet, protams, jo tuvāk tu esi, jo vieglāk ir uztaisīt šīs korekcijas. Jo jāpielāgojas tam, ko dara priekšā braucošais. Un tiesneši šobrīd vēl apspriežās un diskutē par to, kurš te tur kādu kļūdiņu uztaisīs un kuram pienāktos tik tālāk. Mēs jau, protams, pa mūsējo, bet igauņu fani noteikti turīkšas par Artiju Kanisto savu. Yeah, the judges are still discussing, but I think the result will be in right now. Will it be Artija Kanisto or Emīls Tīsiņš? Un uzvar šajā tandēm pārī mums izcīnā Emīls Tīsiņš. Emīls Tīsiņš dodas tālāk un skatītāji arī gavilē.